Pagaid, tad nedaudz tā. Pateikšu tad, jā? Jā. Dai. Tur. Vēl. Strāvā visaplānots maršruts, pa kuru iet. Bet, mēs jau pirmajos metros nogājām no maršruta. Un tā izskatījās, ka neko tālāk jau savienosies. Viņš neiet. Wow. Turēsimies pie ceļa. Srāprāts. Labs. Sākam savu gājienu grāmatu. Ejam no Melturu tilta grāmatu. Tad mēs plāksim pa nakti. Pēc tam iesim atpakaļ bišķiņ pa citu maršrutu. Kaut kur pēc mēneša dosimies uz Norvēģiju. Norvēģijā plāksim vairākas naktis gan teltī, gan Norvēģu būdiņās. Tāpēc gribās izmēģināt, vai viss ir vajadzīgais. Trasē šķērslis. Jā. Snigot man vēl. Just jāvāk. Bet nevajag. Paldies, nevajag. Snigot man velk. Paldies. Bez vilkšanas nav problēmām. Ak, man zivsreiz. Izpaņem šo tevu. Vau. Labi, ka es to redzēju savādāk. Svarīgi. Esam nonākuši pie Hesiņa kaut kāda maziņa. Ātrums iespējīgs. Kaut kādi 2,5–3 km/h. Šī trauma gan neizstāstāt, kur kāda aiznest. Kā kurā sezonā? Tu mēs redzēsim zvārtas iezi? Tā sanāk? Tas nav bijis. Ko mēs dabas braucu beigās pats pat nesmējam, tā jau nevar. Reku gaļbiksīs, reku tas. Iesim pa šajienu, un tad mēs nonāksim tur augšā? Aha. Tur pašā augšā? Jep. Reku tu tā maliņa, tur mēs būs. Tur būs mūsu kardijā. Let's go! Pieskati to! Jesus! Ir betona trepis. Meža vidū. Lūdzu. Jā, Bavārijas piedzīvojumā. Jā. Visas upes bija zili. Visi ezeri bija zaļiem zili tādi. Tur augšā ir tāds soliņš tā kā. Viss ir forša lietas par to būšanu dabā. Vispār neko citu var nedomāt, tāpēc te ir visu laiku jākoncentrējās. Pasties tu vienu mirkli, paskaties kamerās, jau nones savu galvu. Pieskati to! Te ir riktīgi, tā kā, sarežģītās takas ir foršas ar to, ka tev visu laiku ir tā kā jābūt tajā mirklī. Paldies! Paldies! Jēziņ, klausies, ārprāts! Ak, mans Dievs! Kas tev notika? Kas tas ir? Pagaidi! Pēj atpakaļ! Man ieķērās somā, es netiku ārā. Ak, mans Dievs! Lietas sakas. Lietas sakas? Jā. Labs. Ir moments. Jā. Un neuzduries tur stāsā. Tev tieši mugurā asais ir. Labi, tu pagāji malā. Pietupies. Un te ir
Jā, jāpaslidina dibens. Laikam te beidzās jau. Norvēģijā mēs būsim 4 dienas, 3 naktis. Kā Eva saka, šis viss tikai reiz 3. Cik mēs nogājām? 5,4 km. Un tāds sajūt, ka mēs ejam jau visu dienu, godīgi sakot. Jā. Mēs vēl sākam. Zemais 5 O, piens, tā ir labs pietiekums. Ar to somu rīktīgi labi pietikties. Oh my god. Kas ir? Wow. Mācam kardio. Perfekti. Juhu! Es parādīšu triku. Ņemot viņu. Ieliec šo iekšā. Un šauj. Takas vidū mazmājiņa. Man liekas, ka arī šeit tas domājums. Tajā mazmājiņā tu esi bijis? Nē, šajā vietā. Gājis garām. Ejam. Te nekas nav vienkārši. Perfekti. Wow. Tu esi nūju reklāmas taigājoša. Vārdu tiešākajā nozīmē. Bet es esmu ļoti apmierināta. Es esmu ļoti apmierināta. Brīnišķīgi. Brīnišķīgs nolūks. Tu man esi uzdāvināt. Protams. Dzimšanas dienā. Nu jā, tā ir reklāma arī man. Visu gadu viņi zināt, kur es eju gan dienā, gan visu. Kā tu tās rociņas tīrini? Bet tas, kā tu rociņas notirināji, bija ļoti smieklīgi. Oh, wow, tas skaisti. Jā, Kas tas ir? tā ir klints. Trauciņš tas. Tur ir dzerama ūdeni viņu ņemt. Es visu redzu dzerama ūdeni. Rīzēs es ar to ūdeni ievāku. Nu, beidzot, vēl sapnis piepildīsies un varēsi ūdeni savākt kaut kur. Kādā labā ūdens vietiņā. Jāsāk medīt. Šitā nav problēma ar to. Nu jā. Un tad tev bija proteīns 15 gramu. Man ir 15 gramu. Low sugar, tad ir no sugar, ja? Un padomā, vairāk proteīna, mazāk cukuru. Bērn. Mērķi tev. 10 km pieveik tev. Juhu. Juhu! Vēl tikai 5. Tas ir sīkums. Bet tie nav parasti 5. Katrs kilometrs ir tāds šņuzēts, ne? Tie ir fantastiskie 5. Mēs gājām un atnācām līdz kempingam Viļņi. Soliņš, malka, kur kurināt uguni, uzcelt telti un 2 eiro no personas jāiemet paskastītā točiņu un Zelta krānī. zelta krāniņš paskatās. Man likās, tas batoniņš tā kā pasaulē garšīgākais tajā brīdī. Es domāju, es viņu nopirku parastā dienā, vai viņš man arī pagaršo. Vai tas bija vienkārši izsalkums? Un šī nav viegli pasta liela. Vienkārši drusku novirzies no ceļa un tad priekšā tev ir 90 grādu slīpa un krāja. Tas bija ekstrēmi. Tā kāpšana pa krauju, es domāju, bija tāda drusciņa ekstrēma lieta. Ko mēs Velc augšā, ne, tagad nevelc, ne. Rezidence gatava. Franču lielops. Dod savu franču lielopu. Līdz sastiem. Līdz Un sastiem? itāļu tomāti. Tā bija raksturs. Un apēst Latvijā. Franču tomāti. Nē, itāļu tomāti un franču lielops.
Makaroni nav zināms vispār. Un kā? Foršs, bet garšīgi. Pastīsimies, kā gulašs izstās. Tāda beigā putriņa. Viņš mums avot ūdens izdzert ar sistēmu. Filtrējam ūdeni. Ievācām avotu ūdeni, tīrāko, svaigāko, bet mums nav pilnīgi pārliecība tomēr. Ka viņi var dzert. Tāpēc mēs izfiltrēsim. Caurspīdīgs, ne? Viņš ir perfekts. Es tomēr priecājos, ka mēs nav pīt makaroni. Tiekamies rīt. Minējums, ka varbūt tas ir lāča kaka. Eva par to ļoti priecājās. Viens vietas tie kluči te ir. Gulējām diezgan labi. Vairāk kā stunda dziļais miegs. Nakts vidū piecēlāmies un sapratām, ka telts laiž cauri lietu. Jāsāk taisīt brokastus un jādodas tālāk. Nu jā, bez kafijas dzīvot ir vieglāk. Tā būtu vēl jādomā kādu kafijas. Nav arī tāds ströms no rīta. Tikai no tās kafijas, ka to kafiju veikt no rīta ir tāds. Visu jānomet malā, jāčanī tā kafija. Un šī bija ļoti skaista vietiņa. Te ir vēl liels plats, kur daudz cilvēkiem palikt. Mēs redzējām tieši nevienu cilvēku vēl. Neviens nebija. Ļoti ērti, šeit bija ļoti labi. Viss bija padomāts. Fantastiski vieta, noteikti vieta. Kilometri neko nenozīmē šeit. Nē, te pat 10 ir daudz. Tā ir ļoti grūti. Hard līmenis. Re, kur ir zvārtas iezis. Kādam tur kāds dzīvo tajā saliņās? Nezinu, neizskatā. Ne? Jā. Nu skaisti. Bet nu tur izlīdz kāds zvēriņš būtu labs skats. Kāds vēlniņš. Nu, skaidrs. Baigi varētu nodzerties. Pauzītē. Iesim tur tālāk. Un pastīsimies, kā man nav iesaka. Mēs izgājām šādas sūdas. Kakas. Minējums, ka varbūt tas ir lāča kaka. Eva par to ļoti priecājās. Ļoti priecājos. Es gribēju satikt lāci un ieraudzīt visu sūdu. Nu viens vietas tie kluči te ir. Kā beigās izrādās, mums laikam bija taisnība. Tās tiešām bija lāču čupas. Jo vēlāk mums rakstīja cilvēki, kas bija gājuši turpat, tajā pašā laikā, un viņiem no meža rēca lācis. Cilvēki pārbijās un aizlaidās projām, veiksmīgi, protams, aizmuka. Mums, paldies Dievam, nesanāca viņu satikt, labi, ka tā. Tā kā jā, nu šobrīd jau mežā jābūt ļoti uzmanīgiem, jānesā līdzi lāču sprejs, ja gadījumā tomēr sanāk satikt pinkaino, tad var kaut ko darīt arī lietas labā, lai visiem veiksmīgs pastāvīgs. Vēl 2 kilometri tikai. Pēdējie grūtie 2 kilometri par tādu taciņu visu laiku kaut kādu šķēršļu. Bet reizēm tev atvieglotās, ka tu domā, ka tu beigās ēdīs burgeri? Jā, burgers būs dāvanā. Siguldas burgers. Jāņa tirgus burgers aizies. Aiziet Melturu tilts. Esam atpakaļ. Mēs esam atpakaļ.